Tātad labu vakaru. Tauta Latvijā, ēdam cepumu. Pārskatīju savus pēdējos video. Un tur pēdējais laikam bija par Agri, par mācītāju, kurš brutāli nekaunīgi iznāk ārā pie draudzes, mahājās ar, kā es teicu, sit kulakā. Pastieties to video, kur viņš paņēma kulaku un sita tur otrā saujā. Un psihoanalītiķi pateiks uzreiz, ja, ka tas ir agresīvs cilvēks. Un šāds agresīvs cilvēks nevar būt par mācītāju, mīļie cilvēki, jo šajā brīdī viņš, kā jūs redziet, nezinu, nebūtu varbūt kamera, viņš tur, kā saka, mani atsistu, atspārdītu, kā saka, un zemē asiņojošu, guļošu atstātu. Un es principā to arī no viņa sagaidu un gaidu, ka tas notiksies, tā kā gaidīsim šo svētdienu, ja, un iesim atkal skatīsimies, kā tas būs, un mēģināsim to visu izvilkt gaismā, un es jums tad arī parādīšu to visu, kā tas notiek, jo es te šodien strādāju un domāju, kad tur darīju smagos darbus, atkal, kā es rādīju, tur visādiem ķieģeļiem un pārējām lietām. Vienā brīdī tāda doma piekabē sēžu, tur smagos ķieģeļus cilāju. Un doma, viņam taču ir bērni. Un, es nezinu, tur, ja pašam varbūt Agrim nepielec, taču kaut kādi ģimenes locekļi varēja teikt, tēti, tu taču esi lops. Lops, kā tu tur rīkojies, kā tu attiecies pret grēcinieku Andri, ja, un pēc tam ienāc zālē pie mums, te visus mūs māci un dari un pielūdz kaut kādu dievu, bet taču, man liekas, lopi pat tā nerīkojās ar saviem dzīvnieki brīžiem ir, kā mēs sakam, humānāki. Pastieties, kā tur vilki un lapsas un kādi tur plēsēji pret saviem šitiem visiem izturās. Tā kā, ja viņam bērni nav pateikuši, ka viņš ir lops, ja rīkojās kā lops un kaut kā tā, tad es nezinu, Zēni, skatīsimies, gaidīsim, kā tas viss beigsies, jo, kā es teicu, piedraud mani aizvākt, novākt un es nezinu, iecementēt kājas betonā un vēl ko mana fantāzija varbūt tālāk tur plaša un kāda, ja, bet tas viss to parāda. Un jūs ko esiet, tas tā kā tāda autoriķiet ģivinostik, jūs šādam gribiet sekot, mīļie cilvēki. Parādiet te vienu lietu, kur te ir kaut kas no ticīga, kristīga cilvēka, žēlsirdīga, te ir no kāda mācītāja, mīļie cilvēki. Bandīti tad ir draudzīgāki nekā viņš. Saprotiet?